Devītais uzdevums. Tātad sākam ar kontekstu. SSH into control plane node SSH cluster 2. Labi, var noderēt divi termināļi. Tātad sāksim ar, kā norādīts, SSH into control plane node. Okay. Temporarily stop the kube scheduler. This means in a way that you can start it again afterwards. Tātad kube scheduler ir viens no sistēmas komponentiem, kuru, ja mēs vienkārši darītu kaut kādu kubectl stop vai delete, tad automātiski Kubernetes uzstartēs šo scheduleru no jauna. Tā vietā mums ir jāiet, jo tas ir statiskais pods, tāpēc mums jāiet meklēt, kur tas atrodas uz control plane. Tātad visiem failiem vajadzētu atrasties zem lib, netlib var, ja nemaldos. Nē, etc droši vien. Aha, etc, Kubernetes. Lūk, mēs redzam manifests. Lūk, ir mūsu kubescheduler. Aiziesim uz šo te direktoriju. Jā. Un vajadzētu pietikt ar to, ka kubescheduler mēs izņemam ārā no šīs direktorijas. Tātad mv kubescheduler uz vienkārši direktoriju augstāk. Paskatāmies, kas sanāca. Ok. Paskatāmies, vai tas kaut kā nostrādāja. Ok. Get n cube system pods. Un kubeschedulera šeit nav. Protams, vajadzēja pirms tam paskatīties, vai tas vispār tur ir. Sorry. Ok, bet izpildīts. Create a single pod named manual schedule of image. This confirm it's created but not scheduled on any node. No, ok. Tātad kubectl run, tas mums iedos uzreiz podu ar nosaukumu manual schedule ar image alpine. It kā nekas te vairāk nav jādara. Tātad, ja schedulers strādātu, tad schedulers palīdzēs izvēlēties, uz kuras nodas šo palaist. Vienalga, no kuras nodas es laižu komandas, tas jau neko nenozīmē. Skatāmies, kas notika. Kubectl get pods. Te ir manual schedule, status ir pending, un jo nevar atrast nodi. Ok, tātad viss pareizi. Now you the scheduler have all its power. Manually schedule that pod on node cluster 2 control plane 1. Make sure it's running. Varētu pamēģināt ar edit komandu un norādīt precīzi nodi, to, ko dara kubeschedulers. Tātad edit pod ar nosaukumu manual schedule. Ok. Negarantēju, ka šis izdosies. Un tālāk mums vajag kaut kā norādīt, kuru nodi izmantot. Ņemsim palīgā ātru dokumentāciju. Manually schedule pod on node. Tas pa visu scheduler. Assigning pods to nodes. Ok. Un meklējam kaut ko par
node. Vai tas būs šausmīgi daudz? To vajadzētu iemācīties no galvas, visu laiku aizmirst. Lūk, ir veids, kā palaist konteineru tieši uz konkrētas nodas. Tātad tas ir zem speka kopija. Tātad zem speka šeit. Un nosaukums ir Cluster 2 Control Plane 1. Ok. Paskatāmies, vai tas strādā. Write and quit. Kaut kas viņam nepatika. Nu, laikam jau tā tomēr nedrīkst. Nu, neko darīt. Nāksies tad... Nu, tādā gadījumā kubectl delete this pod, vai ne? Delete pod ar nosaukumu manual schedule. Un tur, kuru mēs taisījām šo te run, te taisam... DRs te nestrādās. Laikam. Try run client un outputs YAML un to visu uz failu 9 YAML. Varbūt neiekšā manifestos. Jā, tā nebūtu laba doma. Lai gan... Nē, labāk ne. Tā. Nu, kaut tepat. Tātad kubectl. Kāpēc ne manifestos? Tāpēc, ka tas automātiski paņems šo te YAML un sāks izpildīt darbības. Tā. Un v9. Un te pie speka, tātad restart policy, status, DNS policy. To visu mums nevajag, resursus mums nevajag. Speks ir tas, ko mēs gribējām. Tātad node name. Paste. Un tas node name ir copy. Paste. Oi. Ar to vajadzētu būt pietiekoši. Mēģinam. Kubectl create F9 uzdevums. Ok, un tagad mēģinām kubectl get pods. Magic. Pārliecināsimies, ka tas tiešām palaidās tur, kur vajadzēja. Describe pod manual schedule. Un scheduled host port, kur mums ir node. Neredzu. Namespace, node, kur ir cluster 2 control plane. Ideāli. Tālāk. Start the cube scheduler again and confirm it's running correctly by creating a second pod. Ok. Tad šeit vajadzētu būt kaut kur manam cube scheduler failam, kur ir. Bīdam to atpakaļ no cube scheduler uz manifests. Ok. Un tagad ar ko es pārbaudīju, ka cube scheduler nestrādā. Ar šo te skatāmies. Un kur ir cube scheduler control plane. Laikam vēl startējas. Pamēģināsim šo te komandu, ja nemaldos, watch. Jā, kas ļauj monitorēt real-time. Cube schedulers, kur ir uzstartējies. Viss kārtībā. Kā var no šī dieza iziet ārā? Ar Ctrl+C strādā. Ok, cool. Tālāk.
Start the kube scheduler, done. Un uztaisam podu, cube, ctl, run, manual schedule 2, image, httpd, and check. Vajadzētu palaisties uz node 1, nav teikts kāpēc, jo worker nodes ir primārāks, skatāmies. kubectl, get pads, get pad, manual schedule 2, un palaižam uzreiz wide, lai redzētu, kurā nodē tas ir. Lūk, viss kārtībā, gatavs.